Dabas parka Daugavas loki konsultatīvā padome 2010. gada vasarā izvirzīja priekšlikumu izveidot Nacionālo parku Daugavas loki. Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava un tās sastāvdaļa dabas parks Daugavas loki ir bagāta ar dabas, kultūras un vēstures vērtībām. Tāpēc te ir visi priekšnoteikumi, lai iegūtu Nacionālā parka statusu. Šobrīd Daugavpils un Krāslavas novadā ir uzsākta sabiedriskā aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju interešu atbilstību teritorijas nākotnes attīstības perspektīvām. Mēs veicam anketēšanu no 24. janvāra līdz 7. februārim par tādu novados, abos Krāslavas un Daugavpils novados aktuālu tēmu, kā iespējama jau esošo aizsargājamo teritoriju, Augšdaugava un Daugavas loki, pārsaukšana, pārdēvēšana vai juridiski pārveidošana par Nacionālo parku. Katram nacionālajam parkam Latvijā tiek izstrādāts speciāls likums, kuru sagatavo ņemot vērā pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Nacionālā parka status nozīmē lielāku atpazīstamību un plašākas attīstības iespējas. Nacionālais parks ir zīmols, kas palīdz vieglāk ieinteresēt turistus, piesaistīt finansējumu un atdzīvināt ekonomiku. Abu teritoriju apvienošana nozīmē, ka tajās netiks mainīti pastāvošie apsaimniekošanas režīmi, bet tiks iegūta valsts finansēta vietējā administrācija. Ideja par Nacionālā parka Daugavas loka izveidošanu nav radusies šovasar. Tā ir jau sena vēsture. Ideja ir radusies jau 90. gados, tajā brīdī, kad vispār izveidojās šīs aizsargājumās dabas teritorijas. 1990. gadā tās ir nodibinātas. Un tās izveidoja, būtībā, lai nepieļautu Daugavpils Hess celtniecību tajā brīdī. Tas bija atmodas sākums, kad šī Hess ideja tika sākta strādāt, jau sākta ieviest, un tautas pretestības dēļ to atļāva nedarīt, arī toreizējā Padomju Savienība. Bet pēc tam, lai to nostiprinātu, izveidoja aizsargājumas dabas teritorijas, aizsargājumu ainavu apvidu Augšdaugava un dabas parku Daugavas loki. Kopumā Latvijā ir 681 aizsargājumā dabas teritorija, bet nacionālajie parki ir tikai 4. Tie ir Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas nacionālajie parki. Šādu statusu izpelnīties nav vienkārši. Daugavpils un Krāslavas novados ietilpstošās pašvaldības veikušas lielu darbu dabas parka apsaimniekošanā un šī statusa iegūšanā. Šeit ir dabas takas, skatu torņi, velo maršruti, atpūtas vietas un kultūrvēsturiski pieminekļi. Tāpēc visi tie, kam rūp Daugavas loku liktenis, tiek aicināti būt aktīviem un aizpildīt anketu sev visērtākajā veidā. Esam plānojuši izplatīt anketas, tādas papīra veida anketas pašvaldībās, tas ir pagastu pārvaldēs, novadu domēs, skolās, bibliotekās, būtībā visās tajās vietās, kas ir cilvēkiem pieejamas. Anketas būs, tā kā tās teritorijas ir daudzvalodīgas, būs latviski un būs krievu valodā iespējams aizpildīt šo anketu. Faktiski mēs izplatīsim papīra anketas aizsargājumu ainavu apvidus Augšdaugava un dabas parka Daugavas loka teritorijā, bet digitāli drīkst, protams, aizpildīt visi. Nav tā nodalīts, ka noteikti tikai jābūt tieši teritorijas iedzīvotājiem. Šeit anketā ir jautājums, vai jūs tur dzīvojat, vai jūs vienkārši ir interesi, tā kā mēs varēsim atšķirot, vai tie ir iedzīvotāji vai nav. Bet, lai jebkurš cilvēks, kuram tā lieta interesē, var izteikt savu viedokli. Anketēšana norisināsies 2 nedēļas, no 24. janvāra līdz 7. februārim. Pašvaldības lūdz iedzīvotājs nepalikt vienaldzīgiem un paust savu viedokli, lai kopīgiem spēkiem spētu veidot ilgtspējīgu un dabai draudzīgu vidi.